Vesels. Vesels, veseļi. Kā tā mēs te nokļuvām, ko? Jā, skaistā vietā pie jūras. Jā, nu tad šodien tāda sajūta, ka ja jau divi cilvēki ar izglītības saknēm satikušies, par ko te varētu parunāt, ko? Nu, tad jau laikam par to arī jāparunā, ne? Nu, parunājam, jā. Nu, mēs tā bišķīt esam pazīstami, bet ne tik ļoti. Mēs varētu arī ievadam kā reiz pateikt, kas ir tās, tā teikt, pa punktiem. Backgrounds? Jā. Kas mūs ved pie vispār izglītības tēmas un kāds ir mūsu ceļš bijis līdz šim? Nu, manā gadījumā pie izglītības tēmas ved mani bērni. Jo, ja es tā kā pats būtu, es esmu izgājis to ceļu izglītošanās klasisko un paraklasisko un vēl visādas, ko man, kā saka, citiem tur mācīt, visi paši gudri. Bet, kas attiecās par bērniem, savējiem sākotnēji, tas ir tas impulss, jo pirms gadiem 11 mēs ar sievu dibinājām privātu skolu, jo neredzējām tā kā iespējas izmantot tos pakalpojumus, kas bija apkārt. Un līdz ar to tā kā sapratām, ka jārīkojās. Bērni tieši bija pirmskolā un tā. Tas tad arī parāda to, ka joprojām tā kā viņi aug, tas jautājums aktuāls. Kad viņi izaugs, es pieļauju, ka es vairāk par to nerunāšu. Un, teiksim tā, ko es esmu mācījies, es esmu apgūst pedagoģiju, psiholoģiju, viss, kas to saistās, lai to varētu mācīt skolās. Arī mūzikas pedagoģijas apgūs un mūzikas instrumentu spēles un tā tālāk un tā tālāk. 4 augstskolās sabijis Latvijā. Visās lielākajās. Tā. Tieši saistībā ar pedagoģiju un ar mūziku? Sākotnēji bija, mūzikas pedagoģija, tad bija mūzikas maģistratūra, mūzikas akadēmijā, un tad bija Latvijas Universitātē doktorantūrā izglītības vadība, jo man tā kā vairāk sāka interesēt tieši tie vadību jautājumi, attīstības jautājumi, un arī tad es arī sāku vadīt savu pirmo skolu, Pieredzē mūzikas mākslas skolu Baltais Līģelis. Tur arī teātris klāt un deja bija pielikt pēc tam. Kurā vietā? Siguldā. Un, un tad vēl man ir tas kaut kāds uzlabotāja gars, un es vēl izglītības kvalitāti. Nē, tas ir kvalitātes vadība vēl mācījos Rīgas Tehniskā universitātē. Tā ļoti plaši un daudzveidīgi. Mācīties vienmēr ir paticis, uzzināt jaunu kaut ko un tā. Tāds mans, kāds tavs? Man ir tā, ka es apgūvu šeit ekonomiku un uzņēmējdarbību, un tad es aizdevos uz Angliju. Un kaut kā tā izglītības tēma vienmēr bija aktuāla, jo šeit es aktīvi darbojos studentu pašpārvaldē, Latvijas studentu apvienībā, un tad mēs līdz ar to arī akadēmiskā izglītības centrā, tur mums bija pārstāvniecība, un līdz ar to tā izglītības vadība arī bija kaut kur man aktuāla, un tad es taustījos, kas varētu būt tas virziens, kur iet. Anglijā es iestājos maģistratūrā izglītības vadībā. Un tur bija iespēja pa lielam, jebkurā līmenī to virzīt tālāk jau, vai no augstskolu līmenī, kur man bija kaut kādas iestrādes, vai no vidējās izglītības līmenī. Un tad kaut kā sanāca, kad es iesaistoties latviešu kopienā, iepazinos ar vienu jau vecās paaudzes, kā to sauc, diasporas pārstāvi, kurš bija kļuvis savulaik par skolas direktoru, tur viņš jau bija pensionējies, un viņš iekārtoja, kad es varētu aiziet uz skolu, tur vienkārši pāēnot. Jo es biju latviešu kopienas bērnu skoliņā, tur iesaistījies kaut kādu laiku, un man kaut kas uzrunāja, kaut kāda tā darbība, tāda miedarbība ar bērniem. Un es sēdēju, ēnoju tur, un man vienkārši pēkšņi kaut kāds pilnīgs klikšķis, wow, es gribu to darīt. Un es aizgāju, ieguvu pedagoģijas grādu vai diplomu tur Anglijā vēl pēc maģistratūras. Un nostrādāju 8 gadus tur skolās.
Un mana interese vienmēr bija arī tāda par uzlabošanu, tu minēji vairāk tāda transformējoša, jo es jau sākotnēji kaut kur tā jūtu, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar to sistēmu, ka kaut kā vajadzētu to citādāk darīt. Un es sāku pētīt alternatīvās dažādas pieejas. Es apgūvu tādā neatkarīgajā vienā organizācijā, kas ir Amerikā bāzēta alternatīvās izglītības kaut kāda tur resursu organizācija, kā viņi tur precīzi saucās. Un tur apmācīja, kā tur dibināt savu skolu, kā piesaistīt finanses resursus, kā to visu veidot. Bet es sapratu, ka viens nav cīnītājs, ka gluži tādā veidā laikam tagad kaut ko baigi tur alternatīvu darīt. Tajā brīdī es nejūtu aktuālu un sistēmu mainīt es arī nejūtu, ka tas ir reāli iespējams. Un beigās kaut kā es bišķīt aizgāju citu ceļu uz, varētu teikt, tādu pieaugušo izglītību ar domu, ka ir zināmas vērtības, ir zināmas kaut kādas pieejas, kas mums ir jāsaprot pieaugušo līmenī, lai mēs varētu sev atļaut to ieviest bērnu līmenī, jo ar bērniem neviens eksperimentēt negrib, vai nevajadzētu varbūt pat, Un tāpēc mums ir jāsaprot pieaugušajiem, ko mēs darām un kāpēc. Jo arī tās alternatīvās skolas, tur ir savu plusu, savu mīnus. Man visvairāk no tā visu, ko es tur izpētīju un iepazinu, es arī biju Anglijā pabraukājis pa alternatīvajām skolām, tur ir vairākas. Un tur ir dažādas pieejas, un viena no viņām ir demokrātiskā izglītība, un tur arī ir vesels spektrs, Un tajā spektra vienā galā, ekstrēmākajā, ir skolas, kurās ir viens noteikums, tas ir ierasties. Un palielam visi. Tu tur esi, un kas tur notiek, tas rodas tajā visā procesā, kaut kādā demokrātiskā kārtā. Un tur veiksmīgi cilvēki kļūst par ārstiem, un tā tālāk. Un tas ir arī kaut kur pateicoties varbūt tādai nedaudz brīvākai sistēmai, kas ir pasaulē, kas ir Amerikā arī, jo tu vari pierādīt, ka tu neesi ēzels no sērijas, ka tu vari, piemēram, nolikt iestāju eksāmenu kaut kādā medicīnā, kāda starpība, kā tu to esi apgūs, Kāda starpība, vai tu ir papīra vai nav, kur stājies, Tu esi spējīgs, tu esi to pierādījis, izglītojies tālāk, jo, protams, mēs gribam, lai mūsu tiltus būvē inženieri zinoši un lai tomēr, ja kaut kas notiek, kas tur akūtajā medicīnā mūs apkalpa ar zinošu ārstu, nevis kāds, kas tur kaut ko ir no pirksta izzīdis. Šitas ir viens aspekts, kur, man liek, iestrēgst cilvēki, kas it kā meklē tos alternatīvos ceļus, bet viņiem liekas, ka viņi izskatīs, ja viņi neņems to pakalpojumu un neliks tos eksāmenus, kad dzīve beigsies. Jā. Bet, man liekas, tu minēji par to Ameriku, bet man liekas arī, kad Latvijā, kad ir tā iespēja, es zinu profesionālā izglītībā, tad, ja es apgūstu amatu kaut kādu, nezinu, tur pats vai pie meistara vai kaut kā darba gaitā nonāc pie kaut kādām prasmēm, tu viņus var tā kā monetizēt, tu vari nolikt eksāmenus profesionālos un ja tu atbilsti visām tām prasībām, tev izsniedz diplomu. Es domāju, ka tieši tāpat tās ir ar 9. un 12. klasi. Ja tu vari tos eksāmenus nokārtot, viss, kas tur vajadzīgs, tu vari vienkārši arī iznākt no savas tā alternatīvās pieejas, dzīves prasmju apguvēju un vienkārši to legalizēt. Un tā, man liekas, tā nav problēma. Tas ir tas jautājums, Tas bija vairāk domāts arī par augstskolu izglītību. Līdz ar to, ka tur pat bez tiem 9. vai 12. klases dokumentiem, tu vari iestāties augstskolā, ja tu vari sev pierādīt, Tas Amerikā, tā kā, tas ir tas, ko es esmu sastapis, kad es tur tajā te jau būs arī Latvijā, pēc laiciņa. Par to ir tas stāsts, nebūtu interesanti, vai ir kaut kādi precedenti tuvu tam, jo kaut kādā līmenī, piemēram, maģistratūrā, kaut kur, ja nav saistītās izglītības tajā tēmā, var vienkārši pierādot, ka tev ir pieredze tajā praktiski, kaut kādā jomā. Piemēram, lauksaimniecībā. Tu vari iestāties lauksaimniecības maģistratūrā bez lauksaimniecības bakalaura, vai pat jebkāda saistītā bakalaura. Bet jābūt bakalauram vienīgi,
Bet, ja tu vari pierādīt, ka tev ir pieredze tajā jomā, ja, ka tu esi strādājis kaut kādā tur zemnieku saimniecībā vai tam līdzīgi, kāpēc tā nevarētu būt jebkurā profesijā? Nu, jā. Mēs esam arī tādā unikālā laika nogriezienī. Ja pieņemsim, mēs būtu kaut kādos, 60. un 70. gados, tad kaut kāda alternatīva izglītība varbūt nebūtu tik aktuāla, jo tas dzīves, tas lielceļš, viņš jau lielā mērā būtu uzzīmēts. Un tā ekonomika, mēs redzam, ka viņi joprojām ir pagājuši vēl 60 gadi, un, protams, esam jau tuvu tam, kad tas ekonomiskais modelis vairs nebūs, bet līdzinēji bija tā, ka jā, tev tā dzīves perspektīva ir, tu var tur izvēlēties būt tas, bet tā pa lielam visus tā skrejceļa nokļūst. Tagad tā situācija ir savādāk, jo ņemot vērā, kad neviens īsti to pasaules ainu pēc gadiem 10, 20 skaidri nevar uzzīmēt. Līdz ar to vai nav arī tāds savā ziņā vardarbība tagad viss tā kā spiest tajā virzienā, kur mēs skaidri redzam, ka viņš, tas stāsts beidzās. Kāds jau zīmē 20, 30 uz priekšu, kā pasaule izskatīsies. Ja, mēs jau zinām, kas ir tie piedāvātie varianti, vai ne, kas varbūt nav gluži tik... Sazīmēt visu kaut ko var, jā, bet ir jautājums arī, manuprāt, tas ir tāds par to, varbūt, kad ir pienācis laiks mums pašiem vairāk noteikt to, kas ir dienas kārtībā skolās un tā skaitā arī dzīvē, ka mēs redzam, kad tā ietekme ir nekāda, kad ne bērni var kaut kādā ziņā dizainēt to izglītību un ņemot vērā to dizainu domāšanu, tam pakalpojumu vai produktu lietotājiem ir jāiesaistās tā produktu izstrādē. Ja? Tas vispār nekad nav īsti bijis. Tāpat tās ir vecāki ietekmi tīri formāli. Viņi var tikai, kā saka, kaut ko ieteikt, bet ja viņš būs pretrunā ar kaut kādiem tur vadības savām iecerēm vai ko, arī tā skaitā likumdošana, kas ir maināma, ja, tad tas viss apstājās. Un nozīmē, ka mums vienkārši ir jālieto pakalpojums, ko daudzi ir sapratuši jau kā kaitīgi. Un tāpēc es domāju, ka tā situācija ir tāda, kad pirmkārt attīstās ļoti alternatīvā izglītība, attīstās tālmācība, mājmācība, kas jau ir ļoti tuvu tam, ka mēs varam dizainēt to izglītību, kā mēs vēlamies, un vēl, ja. Ir citas skolas ārpus Latvijas, kurā ir vēl vienkāršāk un mazāk ietekmējoši, kur tu vari pats veidot būtībā to savu izglītošanās ceļu. Tā. Tāpat mājmācība, ja, kaut kur tajā pašā Amerikā ir, es pieļauju, kad arī no štāta atšķirās, es tur precīzi nezinu, bet ir diezgan sastopami. Ja. Tur tas pats Ilons Masks, man liekas, tur bija mājskolots, ja, un labi, tagad viņam tur cits iespējas, bet viņš tur pats savas skolas ir uztaisījis, vai ne? Man, starp citu, bija interesanta pieredze, kad es savu laiku kaut kā biju uzgājis skolu, kas ir atvasinājusies no viņa veidotās skolas, kas ir tā kā publiski, kur var jebkurš iestāties. Un es pat tur sāku pieteikties, tā kā iet cauri tam pieteikumu procesam. Un ļoti interesanta skola, bāzēta uz projektiem, bāzēta uz problēmu risināšanu, kad skolēniem tur iedod kaut kādu uzdevumu, problēmu, challenge, tā teikt, un viņiem komandā viņš ir jāatrisina. Pilnīgi citādāk tā skola uzbūvēta pēc citiem principiem, ja, kur tieši sadarbība tiek apbalvota, ja, nevis individuālisms un tā projām. Ja, un vairāk tādi reāls prasmes, ja. Bet te bišķīt par to jautājums var saprast arī to it kā sistēmas pusi, ka dot jebkuram iespējas un tiesības maiskolot savus bērnus ir kaut kādā mērā arī riskanti, jo ir nelabvēlīgas ģimenes, nelabvēlīgās vidēs. Tas potenciāli var radīt kaut kādu arī apdraudējumu. Ja? Kā tu redzi to? Tomēr kaut kā varbūt vajag ņemt vērā, kad
Tu jau nevar tagad tā no rītdienas ieslēgt, kur jūs varat darīt, ko jūs gribat, jā? Nu, vai valstī jābūt kaut kādai tomēr tai aizgādņu lomai, vai, nu, lai nodrošinātu šādus gadījumus? Jā, tas ir par atbildības uzņemšanos un tā, bet te būtu arī jābūt risinājumam attiecībā pret tiem, kas vēlas uzņemties atbildību, jā? Nevis tā kā turpināt spiest, patērēt to, ko negribās vairs ēst. Bet man vienmēr ir fascinējis tā lieta, kad tad ņemot vērā kaut kādus izņēmumus, tiek veidots sistēma, tiek veidots apgrūtinājums pret pārējiem. Nu, piemēram, savā laikā ņemot vērā visādas tur filijas, ja, parādīšanos, tika aizliegts pieskārties bērnam. Ja, kas faktiski ir pamats kaut kādā noteiktā vecuma posmā pilnvērtīgai tā kā attīstībai. Un līdz ar to iespējams, ka tas ir radījis daudz lielāks zaudējums katram individuāli un sabiedrībai kopumā, ka tas pieskāriens ir pazudis no dienas kārtības. Un vēl var atrast ļoti daudz cits piemērs, kur vienkārši ir kaut kāds, kaut kāds sāsinājums, kur teiksim, vide vai cilvēki ir neadekvāti, bet tāpēc jau nav visa sistēma jāuzstājas tāda, jo dēļ tiem dažiem, ja, kad drīzāk ir jādomā dēļ tiem dažiem, ko viņiem, bet ne jau attiecināt to visu uz to pārējo. Tāpēc, viedokļi dažādi un par to brīvības pakāpu arī, bet es domāju, ka ņemot vērā to situāciju, kurā mēs esam, kurā mēs redzam, ka ļoti bieži kļūdas varbūt izdara vairāk pat izglītotāki cilvēki, kurā mēs kaut kādā ziņā esam pasaules ekoloģiju galīgi aizlaiduši, attiecības aizlaiduši, var sakot, ļoti daudz pamatsfēras vienkārši brūk. Un tad ir jautājums, bet viņi visi mācījās, lielākoties apguva augstāko izglītību, un kā sanāk tā, ka, tad kurš ir tas, kas uzņemās atbildību par līdzinējo sistēmu, un tādu nav. Un tad ir jautājums, ja nav neviena, kas uzņemās atbildību, kāpēc ir situācija, kurā mēs nevaram paši uzņemties to atbildību lielāku? Es tev gribēju pajautāt, ja, piemēram, mūs katru ieliktu rīt par izglītības ministru, negluži varbūt visai sistēmai, ja, bet tā kā vidējai un zemāk izglītībai. Kā tu veidot to sistēmu? Te redz atkal ir jautājums par to, ka parasti, ja tev kaut kur ieliek, gaida no tevis to pareizo risinājumu tā tālāk. Es domāju, ka tie laiki ir ļoti mainījušies un kad mums vairs nevajag tā kā mēģināt vadīt, vai tā būtu kaut kāda organizācija, iestāde vai kas, tā kā, tā kā no augšas, ja? Ka tas vairāk ir, ka viņai jākļūst lineārākai un tādā manā pieredzē un izpētē es esmu nonācis, ka būtībā, ja es veidotu kaut kādu sistēmu, ka viņa būtu diezgan tuvu pašvadībai. Jo tad, kad viņi ir, teiksim tā, autoritīvi vai demokrātiski, ja, pārvaldīti, kas ir demokrātija, manuprāt, ir tāda ļoti liela spēle par to, tad mēs nenonākam pie tiem labākiem rezultātiem. Mūsu produktivitāte ir ļoti zema, jo mēs strādājam kaut kam, ne sev, tā kā, ja. Bet tad, kad tava iesaiste un tavi lēmumi, tavas iniciatīvas tā kā rod ceļu uz realizāciju, tad tava produktivitāte, iesaiste, interese, prieks par to daudzkārt palielinās, un tas nes daudz labākus rezultātus. Un to īsti pat varbūt nevajag nevienam vairāk stāstīt, jo tas tikai saprotams, bet ir tās bailes kopumā gan katrā, gan sabiedrībā tā kā uzticēties, ja, jo ir tā vēlme kontrolēt, bet tādā manā sajūtā kontrolas ideja vispār ir diezgan absurda. Viņa nenes gaidītos rezultātus, un tu vari pārbaudīt tur simtām reižu, tāpat tas tā kā neko neveicina. Vienkārši, ja cilvēki ir ieinteresēti, motivēti, un tas ir tas, kas ir, manuprāt, atslēga arī izglītībā. Motivācija šobrīd arī ir ļoti zemā līmenī, un ir ļoti daudz
nezinu, tāda depresija jauniešos un tā tālāk. Un tas, manuprāt, arī ir dēļ tā lielā mērā, ka tev liek iet to ceļu, ko tu nevēlies. Nu, vai nav jēga tam, vai tu neredzi jēgu, vai tev nespēj iedot to jēgu, vai vēl un vēl, ja? Kad tu jūties tā kā atstums. Tava ietekme ir nekāda, un to mēs pieredzam ne tikai skolās, bet to mēs pieredzam arī sabiedrībā kopumā, kad tas, ko mēs vēlamies, kaut vai šobrīd pacēlies jautājums par propelleriem, jā, un tā tālāk. Totāla ignorance attiecībā pret cilvēkiem, pret pašvaldībām un tā tālāk. Ir kaut kādas, nezinu, propelleriem? Nu, vēja parki. Okay. Ir kaut kādas ieceres tur kaut kur ārpus Latvijas, jā. Un tas viss rada to vilšanos un depresīvo sajūtu. Un viņi ir ļoti izteikti skolās, manuprāt. Un tur ir totāli jāmaina tā pieeja, kā tās programmas tiek veidotas. Ja? Jo, ja šobrīd mēs nevaram pateikt, kādas profesijas būs un kas būs tās vajadzībās, tad kāpēc mēs joprojām ejam tajā virzienā? Varbūt tad padaram to visu lineārāk, lai vairāk var uzņemties atbildību. Un jo vairāk būs iesaistīti un atbildīgi, jo, manuprāt, būs sekmīgāks rezultāts, neskatoties uz to, kāda būs tā pasaule. Tā, jo mēs arī varēsim fleksiblāk to visu mainīt, jo šobrīd ir viens kapteinis, uz ko viss skatās. Un viņš nevar pieņemt to lēmumu, viņš nezina. Un viņam neviens nevar to ieteikt. Un visi pārējie vienkārši brauc uz to, iespējams, to aizbergu. Kāpēc? Varbūt tad, lai ir kaut vai 100 dažādas pieejas izglītībai, un lai eksperimentē cilvēku, un lai parāda, un tad varbūt mēs nonākam starp 100 šitie 5 ļoti sekmīgi projekti, un viņi ir iespējams jāievieš plašākā ar atbalstu, jā. Nu tā kā, manuprāt, ir laiks ļoti labvēlīgs tam, lai mēs nonāktu pie skolām, kur bērni gribētu iet ar prieku. Un iespējams arī ne tikai tas būtu kā procesāls veiksmes stāsts, bet arī rezultatīvs. Jo vienīgais veids, kā to var iemācīties, ir tikai, ja tev tas interesē. Savādāk ir īstermiņa iekalšana un atreferēšana, un tālāk tu to, ja nelietot, tāpat to visu aizmirst. Nu, tā. Bet savādāk tu vari rakt, un veidot tos foršos projektus. Jā, tu pieminēji arī par tām prasmēm, kas bija sadarbība, komandas veidošana, problēmas veidošana. Tas viss ir notestēts šobrīd, ka tas ir top 5 prasmes. Kāpēc viņas nav skolā? Nu, es nezinu, teiksim, šobrīd, kā tur ir mums tā, kā viņi saucās, kompetenci izglītība, ja, tur kaut kā tas it kā virzās, jo man tagad nav bijusi miedarbība ar Latvijas skolām un izglītības sistēmu baigi. Nu, bet tev ir kaut kāda tāda ticība, cerība tam, ka tas realizēsies. Tik daudz izglītības reformas ir bijuši Latvijā. Jā, nu, tu minēji arī par tām eksperimentālām skolām. Savulaik, kad es bakalaura darbu rakstīju, es viņu rakstīju un sanāk tā kā par arī tā kā vadības zinātnēm, bet izglītības jomā. Es tur taisīju pētījumu, un tad man bija tikšanās ar cilvēku, kas bija iesaistīts izglītības sistēmas pilnveidošanā, un mums savulaik arī bija tur tādas eksperimentālās skolas, ja, un vienmēr viss beidzās ar to, ka, cik jūs ilgi tu varat eksperimentēt, ja, nu, tā kā, tad kaut ko sāka darīt, ja, bet redz, tur ir problēma vienmēr tāda, ka viss atduras tajā galējā pārbaudījumā, ja, kas ir eksāmeni. Un, ja, lai kā tu mēģinātu, ko tur eksperimentēt, tev vienalga ir jādabūj tas pats gala rezultāts. Un tāpēc viss ir pakārtots tam. Tāpēc arī ir jautājums, kā mēs pārbaudam. Nu jā, bet tā ir atkal par to kontroli, jo ja mēs tad mēram prāta dimensiju, viņi var izmērīt. Bet ja mēs pārējām uz tām būtiskākām prasmēm, kas ir emocionālā inteliģence, ja, to nevar izmērīt. Bet tad ir jautājums, vai mums ir jāturpina dzīvot tādā kontrolētā pasaulē, nepaļaujoties uz sevi, vienam uz otru, sabiedrību un tā tālāk. Ka varbūt tas laiks ir pienācis, kad mēs varam daudz brīvāk uz to skatīties, un līdz ar to arī es piedzīvot arī laimīgāku dzīvi, kur tev nav tā, kā saka, par katru tavu soli jāatskaitās un jābūt pārliecināt, vai tu to visu dari pareizi un tā tālāk, ka tas viss var plūst brīvāk. Nu.
ļoti bieži iesaka mācīties no dabas, kur dabā ir kādām kokām kāda instrukcija, kā viņam vajadzētu izaugt. Viņam tas ir ielikts sēklā. Un arī mums katram ir šī sēkla ielikta, ka mēs patiesībā zinām, mēs esam tendēti uz labo, uz palīdzību un tā tālāk. Ir kaut kādas vilšanās, kaut kādas konflikti, kas mums tā kā varbūt liek pieņemt lēmumu, būt tā kā pretēji tam visam, bet tā būtība, tā ir tā garīgā inteliģence arī, par ko vispār arī netiek runāts. Un tādā manā sajūtā, tā kā skola būtu jāapgriež kājām gaisā, ka tas pamats ir tā mūsu būtība, ja? Un arī ceļš uz to, kā izprast to savu būtību, ja? Un līdz ar to labāk izprast pasauli, iepazīst sev, pazīst pasauli. Un tālāk arī tas emocionālā daļa un tā prāta, protams, kā neatņemama daļa, nenoliedzami, bet tādā kopsakarībā vispār ar to, kas mēs esam un kur mēs esam. Tie būtiskie jautājumi, mēs, protams, pie viņiem dzīves laikā nonākam savās krīzēs, bet uz to visu varētu iet tā kā daudz sakarīgāk, daudz kaut kā, ka tās ir tēmas, kas nav tabū, tā skaitā arī kaut kāda nāves jautājumi, kas ir, Es tev pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici vienā brīdī, kad ir jābūt daudzveidībai. Tas ir arī mans tāds secinājums, ka ir sistēmā, ja mēs skatāmies tomēr no skatu punkta, ka ir kaut kāds tas kolektīvais mūsu tautas, vai valsts apmērs, kas ir jāaptver, jo viens ir dot brīvību tiem, kas kaut ko jau saprot un redz, kā darīt to, ko viņi grib darīt, bet otrs ir tomēr arī iedot kaut kādas ievirzes tiem, kas varbūt nezin kā, varbūt, kas ir tur vīlušies esošajā, bet viņiem īsti nav tās atbildes. Jebkurā gadījumā ir jābūt kaut kādai koordinācijai savā starpā. Un tur nāk kaut kāda tā, ja ne centralizētība, tad vismaz kaut kāda tā ievirze vai vadība, jo varbūt mēs varētu atrast cilvēkus, kas dažos reģionos varētu realizēt, piemēram, tādas skolas, par kurām mēs abi būtu par, bet vai mēs to varam izdarīt pilnā apmērā. Pat ja mēs to varētu, kaut kur tas tāds viens no secinājumiem ir bijis, kad patiesībā dažādiem cilvēkiem vajag dažādas skolas, un ir tādi cilvēki, bērni tajā skaitā, kam patīk tas režīms, kam patīk tā strukturētība, kam patīk varbūt kaut kāds tāds vairāk tāda strukturēta vide. Ja? Un arī tam var būt vismaz kaut kādā pārējais posmā būtu vieta būt, jo, ja es, teiksim, būtu par ministru tajā vidējā un zemāka izglītības līmenī, es neteiktu, ka es tagad atceltu pilnīgi visus visu, un tagad dariet, ko gribiet. Tas varbūt būtu pa daudz, jebkurā gadījumā, ja mēs tā pragmatiski, praktiski domājam. Es gan pieņēmu tādu lēmumu. Tur kaut kāds pārējais posms, es pieļauju, ka būtu, jo tīri no tāda viedokļa, ka tiešām tas ir resursu jautājums, tas ir izpratnes jautājums. Cik lielā mērā no mūsu, cik mums tagad Latvijā kādreiz bija 700 skolas, man liekas, tagad ir mazāk. Jā. Katrā no tām skolām reāli zināt, ko darīt. Tas tā kā kaut kādā mērā būtu haoss, kam arī ir sava vieta būt, kas ir arī savs tā kā izaugsmes process, jo viens no tādiem momentiem, kas ir demokrātiskajās skolās, tur nav to noteikumu. Tur noteikums veido skolas kopienu. Ir kopienu sanāksmes, un tas ir tas ieguvums un pluss, ka visi redz, kā veidojas tie noteikumi un kāpēc viņi ir, un viņus jebkurā brīdī var tā kā mainīt, bet katrs saprot viņu ieviešanas to būtību. Un kas bieži vien notiek, kad tādā vidē ienāk nelabvēlīgi skolēni, piemēram, no parastajām skolām,
sākumā viņi testē tās robežas, sākumā viņi būtībā rada to haosu apkārt sev, un tā vide pēc tam viņus kaut kādā mērā nomierina, iekšēji strukturē, un viņi sāk paši sevi strukturēt. Tāpēc, jā, tam ir principā no savu vietu būt. Mēs varam atcelt pilnīgi visu, un caur to haosu radīsies tā iekšējā struktūra. Tas sistēmas elements sakārtosies, neizbēgami, kā saka, viņi ir tendēti uz kārtību. Bet par to, ko tu teici, jā, par to pilnīgu palaišanu, ir tāds arī bijis pētījums. Man liekas, Jaunzēlandē bija tā, kad likvidēja izglītības ministriju un atdeva visu varu tā kā padomēm. Un to padomu, protams, vada pārsvarā laikam vecāki bija. Un tad kaut kādā 10 gadu laikā rezultāti uzlabojās. Tā kā, nav tā, ka mēs ejam ar tādu situāciju, mēs iet pilnīgi tā kā aizaugušā mežā, ka tas ir tā kā iets un ir pierādīts arī kā efektīvs veids. Tas būtu interesanti, es nezinu par to pieredzi, kas ir bijis tas process, kam viņi tur ir gājuši cauri un kādi ir tie rezultāti. Bet stāsts arī par to, ka tas, kā lai to noformulē, ka, redzi, Anglijā, piemēram, ir tāds piemērs ar brīvajām skolām. Viņas tā arī saucās free schools. Un tur ir arī reliģiskās skolas. Un tas uzreiz tā kā rada tos jautājumus, ja mēs skatāmies, ka sabiedrība tomēr nav homogēna, viņa ir daudzveidīga, daudzšķaitņaina. Tad kā mēs, jo labi, mums tas, paldies Dievam, varbūt nav tik aktuāli, ja, bet kaut kādā mērā arī ir. Uzreiz paceļas jautājums par ko radikalizāciju, par, piemēram, vēl kaut ko. Ja, ja mēs skatāmies tagad no tās vides, kur mēs esam, kur ir varbūt cilvēki, kas saprot, ja, kam ir līdzīgas vērtības, tas ir ok. Bet, ja mēs uzreiz šitā paskatāmies, kad rītā ir pilnīgi haoss, ja, kas notiek jau valsts līmenī, vai tas pēc tam rada kaut kādus riskus, piemēram, ja, tas ir par kaut kādu risku menedžmentu arī, kā to skaties, vai tam pilnīgi nav nekādas nozīmes un pa lielam mēs restartējam sabiedrību no nulles un ļaujam viņai tā kā Nē, es domāju, ka ne jau tā, ka tas notiek tā, ka viss, kā saka, tagad viss tiek atcelts un tagad katrs pats domā. Es vienkārši domāju, ka tā ir tāda decentralizācijas pieeja. Protams, paies laiks un būs arī tas haoss, tāpēc, ka ja cilvēki ir pieraduši tā kā gaidīt tos noteikumus un izpildīt viņus, ja viņiem būs grūti kļūt radošākiem. Bet no otras puses, radošums ir tas, kas ir vispieprasītākais šobrīd. Un kaut kādā ziņā, ja radošāki kļūst direktori, skolotāji un viss tas, kas kaut kādā ziņā ir tā puse, kas pārstāv to ideoloģijas pusi, tad tas viss aiziet arī uz skolēniem. Un ja viņi var arī vairāk ietekmēt procesu, tad viņi arī atverās un iespējams pasaka ļoti daudz labas idejas, kā to visu realizēt. Protams, ir kaut kāds pārējais periods, kurā tiek eksperimentēts, pārbaudīts un tā tālāk, bet manuprāt, visiem tajā brīdī var sākt patikt tas, ko viņi dara. Tā skaitā skolotājs nedomāju, kad ir kaut kāda tāda pilnīga patika un apmierinātība ar to visu procesu. Domāju, ka šajā laikā neviena puse īsti nav apmierināta ar to, kas notiek. Ne skolēni, ne vecāki, ne skolotāji, ne direktori. Ministrijai savs viedoklis ar, ka viņai kaut kas iespējams viss no tā nepatīk un tā tālāk. Kāpēc tad turpināt to, kas nepatīk? Tāda ir man tā sajūta un pieeja. Bet varbūt mēs varam parunāt par puišu izglītību. Jā, tā ir vēl viena lieta, ko es gribēju parunāt, par vīrišķību un attiecīgi arī puišiem. Jo tas ļoti maina, tas ļoti mainītu arī būtībā to situāciju, kurā mēs esam, kurā šobrīd sanāk, kad mūsu dēlus un puišu nemāca vīri.
tā ir ļoti liela problēma, un tāpēc iespējams mēs arī esam tādā sabiedriskā krīzē, kurā ir identitātes jautājumi, kurā mēs nezinām. Normāli vīri pasaka, ka viņi nezin, kas ir vīrišķība un tā tālāk, jā. Un tā skaitā es atzīstu, kad es ļoti gribētu audzēt to visu, lai vīri varētu būt vīri un sievas un attiecīgi bērni un izaugt veselīgas sabiedrību. Šobrīd ir ļoti liela krīze tajā, un es domāju, ka tas ir ļoti ietekmējoši, jā, kad tādā manā sajūtā, kad puiši būtu jāmāc vīriem un meitenes sievietēm. Nu, redz, tas ir arī tas jautājums, vai ne? Nu, tā ir viena no tādām pieejām, kas joprojām kaut kur ir arī elitārās skolās, ja tas ir joprojām sadalīts, arī Anglijā ir joprojām arī valsts līmenī, ir meiteņu skolas un ir puišu skolas. Nu, it kā jā, bet no otras puses, vai viņas māca par vīrišķību, vai viņi attīst to vīriešu garu? Jā. Nu, tas ir, vismaz tas jau moments, ja, kad tur ir iespēja būt tajā vidē, ja, tā kā vidē ir ļoti ietekmējuši, protams, jā. Bet te ir atkal jautājums par to, kas tad vispār tas ir, ja, jo man arī, teiksim, nav bijusi tāda vide, tāda sabiedrība apkārt, ja, arī kur ir iespēja veidot un vispār saprast, kas ir tā vīrišķība. Tā kā, ja man būtu tagad tā jānodefinē, tad kaut kur tas arī vēl būtu procesā. Ja? Būtu jākalibrējās diezgan skaidrs. Un tad, ja mēs runājam par to, ka mēs to nododam tālāk, ja, kā to izdarīt? Kas ir tas, ko mēs nododam? Kā tu vispār redzi to formēšanos tam konceptam, tām pieredzēm, tām zināšanām un kvalitātēm, ko mēs nododam? Tas ir tāds paradoks, jā, dzīves atkal kārtējais, kad sanāk, vīri nav gatavi tā kā pilnā mērā nodot, kad sanāk vienlaicīgi, kad mācās vīri un puiši mācās, kad tas notiek vienlaicīgi. Bet es pieļauju, ka tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka vīriem ir arī sava tāda kopā būšana, attīstīšanās, augšana, kad ir vajadzīga tāda. Un ja tā ir, pieņemsim, skola, tad ir kaut kāda vīriešu komanda, kas tā kā to garu audzē sevī un arī tad tajā vidē. Jā, kad sanāk, kad mums pirmkārt jāatzīst, jā, tā problēma. Tā kā mēs esam atzinuši, tad jau mēs varam arī to visu risināt. Un tāpēc ir tā sajūta, man vismaz un tādā tuvākā apkārtnē, kad vīri sāk nākt kopā, sāk uzņemties atbildību. Tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Mums nav šobrīd varbūt pat jādomā par kaut kādiem rezultātiem, ko sasniegt, bet mums ir jānāk un jāmēģina saprast, kā mēs no tā purva tiksim ārā. Un tas nebūs kaut kāds ārējais lēmums no valdībām vai kādām organizācijām. Tas būs tieši mūsu lēmuma sekas mēs piedzīvosim, vai mēs varēsim to atbildību uzņemties vai ne, jo tas viss grimst un tie, kas tā kā vēlētos kaut kādu, es domāju, instinkti arī ieslēdzās cilvēkiem. Viņi saprot, uz kurien tas viss virzās un kad mēs vairs nevaram tā kā akli paļauties un ticēt un lietot to, ko mēs negribam vairāk. Tā kā tā. Par šo vēl arī es nesen redzēju statistiku par valsts pārvaldes vīriešu un sieviešu īpatsvaru tīri ierēdniecības līmenī. Un tur bija kaut kāds, man liekas, 3/4 sieviešu. Un vakar vēl tā sanāca, es redzēju komentāros sociālos vienai, teiksim tā, aktīvistē, sievietei, kas aktīvi pauž savu redzējumu, savu nostāju un veic dažādas rīcības. Un komentāros sievietes rakstīja, kur ir veči, kur ir vīrieši, kad viņi beidzot sāks to darīt. Ja, tā kā tu to dari, tu spēr šādus diezgan drošus, kaut kādā mērā pat pārdrošus soļus, kur ir mūsu veči.
Un tas ir, es tev piekrītu, reāli tāds krīzes līmenis, principā, ja, ka mums reāli ir jāmobilizējas. Jā, un te ir vēl viens izaicinājums par to mobilizāciju, jā. Nu, būs jau piedāvājums no ārpuses mobilizēties. Bet, es nerunāju par tādu veidu mobilizāciju. Bet man ir ļoti svarīgi par to pateikt, jo jautājums, vai tas ir tas virziens, ko mēs jūtam kā pareizo, jā. Un tāpēc es precizēju, ka tā ir tāda iekšēja mobilizācija, kas ir vajadzīga, jā. Un tad, jo ar iekšējā kodola un savas asas mobilizācija. Nu jā, un ņemot vērā, kad mēs esam visi tādi nepilnīgi, mums ir vajadzīgs tā kā citi fragmenti, kas palīdz mums tā kā saprast to bildi, un tad otrs tad iet tajā virzienā, kurā es kļūstu tā kā veselāks, ja? Un arī vienam to darīt grūti, tāpēc tāda, nu, kaut kāda būšana vīru klubā, ja? Vai brālībā, tas ir risinājums, kurā mēs viens otram varam tā kā pavirzīt uz priekšu un gan iedvesmot vai kaut kā pastumt arī brīžiem, jā, tā kā tādu vīriešu spēku. Nu, es redzu, principā, 3 tādus orientierus šeit. Tas ir tie, kam jau ir tādas kvalitātes vienā vai citā veidā attīstītas, vai nu dabiski, tā teikt, no dabas un dzīves ielikti, vai nu dzimtā ir bijusi iespēja tiešām nodot tās kvalitātes no paudzes paudzē un būt miedarbībā ar tādiem vīriem. Un tādi ir. tās labās ziņas. Un tāpēc es tev piekrītu, jā, par šādām brālībām, satikšanām, sadraudzībām, kur tiešām mēs varam būt tādā miedarbībā viens ar otru un pasmelties un iedvesmoties. Otrs, es tomēr redzu, ka tas ir tāda smelšanās no avotiem, tā teikt, trešajiem avotiem, ja, kas varbūt netiešā veidā mums nodod tos kaut kādus elementus un puzles gabaliņus, kam arī, manuprāt, ir sava vieta būt. Es zinu, ka tu pats arī iedvesmojies no dažādiem avotiem, kas arī man ir saskanīgi, ja, Ričards Rors, ja, un citi. Ir Mūrs, ja, un tad ir Deide, ja, piemēram. Tie ir tādi, kas mums arī latviešu valodā ir pārtulkoti. Un tas arī ir par to, ka mēs kaut kādus tos etalonus izprotam, ja, varbūt tādā veidā, kas tad ir būt par vīrieti, ja, ko tas nozīmē. Un trešais ir šāda dabiska dzīva miedarbība, kur mēs kopā to izzinām, kur mēs kopā to testējam, eksperimentējam, kur nav varbūt nekāda dzīva, tāda piemēra, kur nav kaut kādi tie ārējie elementi, bet ir tāda dabiska pašizaugsme. Un tas ir jā, par tādām vidēm, kur mēs varam, kā arī šodien šeit, vienkārši apmainīties ar to redzējumu. Un galvenais jau ir tās pieredzes, jo vienmēr tradicionāli tomēr vīriešiem ir bijuši tie iniciācijas riti. Un tagad mums sanāk tā, ka ir pašiem sevi jāinicijē, kam arī ir sava vieta būt, kas ir ok. Un man savā dzīvē noteikti tas tā ir gadījies, kad es saprotu, ka ok, man ir tagad jāattīst sevī tas, un tad es vienkārši tiecos kā to uz to, ja, un mēģinu saprast, kā tad man to darīt, ja, un nonāk kaut kādā tehniski runājot pakaļā, ja, un no tas pakaļs mēģina izlīst. Un tas priekš vīriešu pa lielam jau arī ir tas iniciācijas rits, jo kāda arī dažreiz, ja, tev tur aizsūtīja kalnos, piemēram, ziemas vidū, ķipa, kur izdzīvoja. Jā. Un tas ir tas, ko mūsdienās, tādā sabiedriski kontrolētā vidē tu laikam nevarēsi replicēt, jo tas ir tas risks, ja, kur vīrietis top tajos brīžos, kad viņš ir uz bez mazā izdzīvošanas un dzīvības un nāves robežas. Tad reāli top tas kodols un tas iekšējais, tas kristāls un tas dimants. Ja. Un kādreiz to varēja darīt kopienas vecajie pateica, ja, viss tur tagad rociņu zemē, viņš tur no sērijas nedēļu tur stāv ar galvu tikai ārā, ja, piemēram. Ja. Un viņi tā kā atbildēja par to, bet
Mūsdienās varbūt citādāk. Nē, nu, Kaut jā, kā tas jādara. jā, bet tas ir saistīts ar to, ka nāve ir tabū tēma tādā mūsdienu sabiedrībā, un jebkura pārēja, viņi ir saistīti ar nāvi, un tas ir jau kopš piedzimšanas brīža, ja? Mēs visi tā kā liekas, ka vajadzētu būt kaut kādām visu laiku tām sekmīgām rezultātām, un ja viņš nav, tad tā ir milzīga, nu tā ir traģēdija, bet ka tas ir kaut kas nepieņemam, ja? Un nepieņemt nāvi, tas ir tas, kas, manuprāt, arī ir jāmaina, ka tā ir daļa no dzīves, jo daļa nāves tu esi ienācis, un tas ir tā kā divas medaļas puses, un tā ir tā, varbūt tā garīgās inteliģences lauciņš, kas katram ir jātīst, nu ir jābūt kā daļai no skološanās programmas vai mājās vai skolā, un tad, kad mēs sabiedrībā būsim pieņēmuši to otru pusi, ka mēs saprotam, ka jebkurā tajā pārējā, kas mums ir vismaz 7 dzīves laikā, ja, vai vairāk, kad mēs katrā no tajām pārējām varam tā kā neizdzīvot, ja, tas mūsu kodols var sašķīst vai notikt vēl kaut kādas traģēdijas, ne tikai par aiziešanu fiziskā ķermeņa, bet psihiski kaut kādu arī nespēja tik galā ar kaut ko. Un tas jau notiek, bet nav... No atbildība, tas centrā ir atbildība, man priekš vīrieši, kā tu minēji, ka tas kaut kādos tajos pārējais brīžos mēs riskējam to, ka mēs par nākamo fāzi nespēsim uzņemties atbildību. Ka mēs tā kā nepāriesim uz to jā, nākamo. Bet tagad paskaties, tagad ir tās durvis, jā, tagad viss tā pieņemsim sabiedrībā 100 cilvēku, viņi visi miņājās pie tām durvīm. Jā. Ok, tajā gadījumā, kad pāriet, pieņemsim 90 un 10 nepāriet, kas ir labāk? Ka mēs ejam, evolucionējam tālāk, esam adekvāti, esam autentiskāki un tā tālāk, kas mums liek pieredzēt to kvalitatīvo dzīves pusi, jo šobrīd lielā mērā tā kontrola, par ko mēs runājam, ja viņi var to fizisko pusi nomērīt, arī to kvantitāti, ja mēs tagad dzīvojam iespējams garāku dzīvi, bet vai kvalitatīvāk, ja? Un tas ir tie jautājumi, kurā jāsaprot, jā, tur būs upuri, tajā gadījumā, ja mēs ļausim būt brīvākiem cilvēkiem. Bet lielākā daļa iespējams būs laimīgāka. Ar upuriem, laikam vajag precizēt, ja, kad mēs runājam par arī tādā ziņā, kad, jā, var būt kaut kādas neizdošanās procesā, un ka tas arī ir daļa no tā... Ka kļūdām ir jākļūst par izaugsmas pieeja kaut kādā ziņā, jo šobrīd kļūda ir ļoti liels spiediens arī tajās pašās skolās, tāpēc domāju, tas arī ir saistīts ar to visu depresiju un tā, ka tu nedrīkst būt nesekmīgs. Bet tā varbūt arī tāda mūsu mentalitāte ir, jo, ja salīdzina ar Ameriku, tas skaistās tā kā ok, ka tu tur vairākas reizes bankrotē, ka tu neesi lūzers, ja tajā, ok, super, tev ir tagad pieredzīt, tu nākamreiz izšaus labāk, ja? Ka tas netiek atbalstītas kļūdas, un tas ir baigais spiediens uz psihi, ka visu laiku tev jābūt perfektam, ja? Visu laiku ir visos priekšmetos tev jābūt tur, nezinu, pa 8, ja? Tas spiediens, gan es pieļauju ģimenē un kopumā sabiedrībā. Klau, kaut kā nopaļojot, šķiet, ka mēs kaut kā tā skaisti arī nonākam pie sākuma kaut kādā mērā par to, ka tomēr, redzi, ir jau kaut kādas vērtības, vai ne, uz kurām mēs orientējam. Jebko palielam, arī tajā skaitā izglītības sistēma. Un šobrīd tās vērtības ir, vai kaut kādā mērā, pat cik mēs visi dzīvojam rietumu Eiropas pasaulē, ja, tās ir kristīgās vērtības, tās ir kaut kādā mērā korporatīvās vērtības, ja, uz kurām šobrīd ir būvēta mūsu izglītības sistēma. Ka tas varbūt ir par to, ka mēs arī tomēr nodefinējam, kas ir tās jaunās vai papildu vērtības, ka tā ir vairāk dabas vērtības un ka tās ir apziņas vērtības. Un ka patiesībā tur arī ir zināma sistēma gan dabā, gan apziņā. Un tas ir tas, kas varētu palīdzēt varbūt neradīt to haosu, ja mēs skaidri izprotam, jo, ja mēs atgriežamies pie dabas, mēs jau viņas sajūtam, atklājam paši, vai ne, dabiskā veidā. Bet pat cik mēs esam tik tālu no viņas aizgājuši šobrīd, tas process, kamēr mēs līdz tam nonākam, varētu būt diezgan turbulents un ilgs, ka mēs varam arī
padarīt to daudz harmoniskāku. Saprotot arī, kas tad ir tās dabas vērtības. Un tā ir arī viena no tām lietām, ko es kaut kā pat nesen iepriekšējās dienās domāju, ka izglītībai būtu jābūt daudz dabiskākai. Kad mums pieaugot būtu jāmāk sevi nodrošināt, sevi pabarot, apkopt zeme, būt vairāk saskarē ar savu ķermeni. Un tās ir konkrētas lietas, ko var darīt, un tās ir konkrētas lietas, ko var nodefinēt, ja, ko mēs arī tagad esam atklājuši daudz vairāk. Ja, tur tas pats kā vērot sauli, ja, no rīta un vakarā pirms un pēc saulēkta, ja, tur palīdz tev atjaunot tavu diennakts ritmu, ja, to cirkādisko ritmu. Ja. Un tā ir konkrēta lieta, ko var darīt, un par to mēs varam runāt, to mēs varam dalīties, ja, un ieviest, ja, ka tam būtu jābūt mūsu izglītībā, ja, mūsu tajā skaitā vīriešu audzināšanā un protams, vīru un sievu, puišu un meiteņu audzināšanā. Nu, ka laikam tā, ja man būtu rītā kaut kas jālemj un jādara, ja, tad es laikam sākt ar to, ka mēs nodefinējam, kas ir tās varbūt papildu vērtības, tās jaunās vērtības, ar ko mēs bagātinam to mūsu procesu. Piekrītu, dodam daudz lielāku brīvību, bet es pieļauju arī varbūt tiem, kas viņu vēlas, jo būs tie, kas nevēlas. Būs tie, kam tas būs varbūt pārlieku liels stress. Ja. Nu, tas arī kaut kādā pārējais posmā ir varbūt tikai, nezinu, varbūt ne, jā. Nu, jā, brīvība jau ir, man liekas, pamatvērtība tam visam, jo, bez tā kaut kādā ziņā nekas arī nenotiek. Bet, jā, ko man vajadzētu pateikt? Tu pateici to savu, jā, vēstījumu, to noslēdzošo daļu. Man liekas, es esmu nonācis pie tādas, man liekas, pamat problēmas, kas arī rada to tādu zināmā mērā haosu, neizpratni un nezināšanu. Mēs esam nonākuši tādā punktā, kurā mēs šķiet, ka mēs esam atrauti no pasaules. Un tas, ko tu teici par dabas vērtībām, man liekas, ka tāda viena no dabas vērtībām ir tā, ka tā ir tāda milzīga ekosistēma, kurā visam ir vieta būt, un tai pašā laikā nav kaut kādas spiediens uz to, lai kaut kas nebūtu. Nu, kad tā sadzīvošana notiek. Tur ir dažādi viļņi, protams, un tā, bet tas tā kā milzīga organisma būtne, kas ietekmē to, kas varbūt ir mazāk, kas ir vairāk, viņš ir arī nav tā kā statisks, ka visu laiku ir jābūt, jo tajā cilvēka pieejā ir tas, ka tu vēlies noturēt to, kas tev ir. Un tā ir milzīga problēma, un tā nav dabīga lieta, dabā tā nav. Nu, ka mēs vēlamies pārnodrošināties, un tas ir saistīts ar bailēm, eksistenciālām bailēm, un sajūt, ka tu esi atrauts, ka tu esi viens pats šajā pasaulē, un ka tev jācīnās pret visiem, un ja tev ies labāk, tad, ja tur ies sliktāk, tad man ies labāk. Un tas rada to konkurējošo paradigmu, jo resursi it kā šķiet ir ierobežoti, ja, un tad ir cīņa par resursiem, un tas ir tas, kas it kā jau pat ir nodefinēts tādā. Kas ir paradoxāli, jo dabā viss tikai vairojas. Nu jā, tas ir kārtējais dzīves paradoks. Uz dabisko ekonomiku, ja, tad tur ir pārticība patiesībā. Un mēs esam dabas sastāvdaļa no vienas puses, un arī cilvēki savā starpā. Viņi ir tādiem neredzamiem, biegiem sasieti. Un ka tas tāds milzīgs tīkls gan cilvēcei pašai pa sevi, gan arī tā. Un, ja mēs spētu to tā kā pieredzēt, izprast, es domāju, mums atkristu kaut kā mēģināt skaidrot, pierādīt un tā tālāk. Tur tās pašas galvenās vērtības un lietas jau būtu, ja mēs tā kā saprotam, ka visi pārējie mums ir draugi, vai brāļi, vai māsas, vai būtnes,
ar ko mēs esam kopā kaut kādā milzīgā ekosistēmā, tad, ja tev ies labāk, tad ies labāk arī mums. Nu, tur tā notiek tā izaugsme, par ko tu minēji dabā. Un ja mēs varētu uzkonstruēt, ka mēs kā mazi cilvēciņi to pieredzam, ka tas ir gan ģimenes modelī ietverts, gan arī skolas modelī un tā tālāk, tad mums atkrīt ļoti daudz izdevumu nākotnē. Cietumi, medicīnas sistēma un tā tālāk, kas būtībā ārstē to visu, kas ir tā kā nav dabīgs, ja? Kā tu nonāc tādā strupceļā. Tur ir milzīgi ietaupījumi, ko tu vari ielikt attīstošajā sfērā, kas ir izglītība un tā tālāk un tā tālāk. Tas būtu tad mans noslēdzošais par to, ko mēs runājam, par izglītību. Nu, ko? Nu, līdz citai reizei. Paldies.